Cilvēkiem, kuri palikuši bez pastāvīgas dzīvesvietas, viena no iespējām ir apmesties Jēkabpils nakts patversmē. Tur iedzīvotāji var uzturēties katru nakti no 6 vakarā līdz 7 rītā, taču tagad, kad ārā gaisa temperatūra noslīdējusi zemāk par -18 grādiem, cilvēki var uzturēties patversmē arī pa dienu. Lai apmestos patversmē, nepieciešams uzrakstīt iesniegumu un iziet ārstu pārbaudes. Diemžēl daļa cilvēku nav tikuši patversmē ādas slimību dēļ. Tāpat cilvēki netiek pieņemti, ja atrodas alkohola reibumā. Ja patversme cilvēku paņem, viņš šeit var uzturēties par brīvu 2 mēnešus. Pēc tam viņam jāmaksā par uzturēšanos 2 lati dienā, ko lielākā daļa maksā no sava trūcīgās personas pabalsta. Iemītniekiem par velti dod vakariņas, ir arī iespēja nomazgāties, taču brokastis gan maksā 72 centīmus. Ja agrāk nakts patversme saņēma humāno palīdzību no ārzemēm, tad pašlaik tādas vairs nav. Arī finansējums ir samazinājies, tādēļ jāmēģina visu nodrošināt par mazākiem līdzekļiem. Šajā ziemā pastāvīgie patversmes iedzīvotāji ir vidēji 15. Patversmes vadītāja Janīna Smirnova stāsta, ka lielākā daļa iemītnieku ir vīrieši vecumā no 30 gadiem līdz pat pensijai. Iemesli, kādēļ cilvēki palikuši bez dzīvesvietas, ir dažādi. Viens no tiem ir darba trūkums, taču vadītāja skaidro, ka daudzi no šiem cilvēkiem nemaz nevēlas strādāt. Izdevīgāk ir saņemt trūcīgās personas pabalstu un dzīvot patversmē, neko nedarot. Liela nozīme ir arī cilvēka raksturam, tādēļ daudzus no iemītniekiem radinieki nevēlas ņemt pie sevis. Valsts ekonomiskā situācija būtiski nav ietekmējusi patversmes iemītnieku skaitu. Lielākā daļa no iedzīvotājiem šeit uzturas jau gadiem ilgi. Nakts patversmē vīrieši un sievietes mitinās atsevišķi. Pašlaik gan sieviešu nodaļā ir tikai viena iemītniece, kura priecājas par iespēju šeit sasildīties, nomazgāties un pāēst. Viņa uzsver, ka liela palīdzība no patversmes ir arī dokumentu kārtošana. Patversme palīdz nokārtot gan trūcīgās personas statusu, gan citus nepieciešamos dokumentus. Šogad Jēkabpils nakts patversme atzīmēs jau 10. savas pastāvēšanas gada dienu. Vadītāja Janīna Smirnova ar nožēlu atzīst, ka iemītnieku skaits gadu gaitā nesamazinās. Pagājušo gadu patversmes pakalpojumus izmantoja 40 cilvēki, 32 vīrieši un 8 sievietes. Savukārt kopumā pa šiem gadiem palīdzību un patversmi šeit ir raduši aptuveni 350 cilvēki. Sandra Paigļkalne, Vladimirs Boltons, Vidusdaugavas televīzija.